Šad tad sagribās arī brokastis. Brokastis nosacīt, pulkstenis ir pusē 12. Un dažiem liekas, ka mēs tikai no fermentiem pārtiekam, bet nē, mans fermentu laiks vēl nav sācies. Man ir tāds režīms, es tāpat no rītiem dzeru tikai ūdeni, ir kaut kādas dabas vielas, vai kaut kāds antiparasitārais kurs ir, tā kā tas sākās ar, tā ir neatņemama sastāvdaļa, mans rīts sākās ar ūdeni. Un ja es nedzeru kādu zaļo kokteili, tad ap 12 es jau sāku dzert fermentus. Jā, bet pēdējā laikā man gribās kaut ko tādu biezāki zaļu, nevis ar ūdeni taisītu, bet ar tā kā kefīra veidīgu. Un tad, jā, es gan jau, kad jūs daudzi zināt šo, tad garšīgu lietiņu. Un Indijas rieksti tur ir tik mazā daudzumā, kas netraucē man, jo es no Indijas riekstiem vispār izvairos. Jo, kā jau esmu bieži minējusi, Indijas rieksti pat nav īsti riekstu klasifikācijā. Nu, lūk, tad ko es likšu? Es likšu šo tēmu. Pielikšu selerijas, tad man vēl ir mani dārgumi saglabājušies lasītie gailenītes, kas ir ļoti bezgala gardas. Man būs klāt chlorella, ļoti bišu maizīte, avokādo eļiņa, kurkums, ķimenes, karijas un sālīts, pipariņi, lai labāk kurkums iesūcās organismā. To visu sablenderēšu un būs ļoti, ļoti gardas brokastis. Jā, tā kā pēdējā laikā dalos ar to, ko var darīt ar žmihu, tad šodien man ienāca prātā, kad var vienkārši paņemt vakardienas, kas iznāca no žmiha. Tur bija zemenītes ar krusnagliņām un bija vēl piparmētra. Jā, un šodien man vienkārši, kā saka, tapa ideja, padalīšos arī ar jums. Pielikšu riekstu tādu miksu un šo te. No rīta es vēl fermentus nedzeru, bet droši vien, ka varētu mēģināt arī ar fermentu, kādu labu eļļiņu, jo man būtiski uzņemt no rīta ir kaut kādu eļļu tieši. Tā kā, nu jā, neteikšu, ka esmu beigās starā, jo man praktiski ēst negribās un saldu arī man negribās, bet nu šis nebūs salds, jo nav nekur cukuru un man liekas šis riekstu, kā saka, krēms, viņš jau pats par sevi ir salds. Tā kā skatīsimies, kā izdos. Jauna diena, pirmdiena, skaista jauna diena un jāsāk, kā saka, ar kādu atkal, kā izmantot žmihu. Vakar vienkārši izpildījām, pēc neesmu pārlikusi burciņās vēl, bet var ļoti, kā saka, izlīdzēties ar šādiem maisiņiem, ja vajag ātri uzglabāt. Te man ir avenītes un krusnagliņas, tās es likšu klāt pie kokteļa. Vēl man ir nātru pulveris, jāgaida īstenībā, jāgaida. Kā saka, nav aiz kalniem pavasars, un es jau zinu vienkārši, ka no nātrēm taps fermentiņš, jā, bet, nu, ziemas laikā izlīdzamies. Kā arī manas kaltētās gailenītes arī jau beidzās, nākamgad arī tās ir jācenšās salasīt vairāk, un tad arī var izlīdzēties ar šādu. Bet šodien man nebūs gailenes. Nebūs nātru pulveris, te ir izmērcēts apgrauzdēts ķienes mēkls, tad šis te kefīrs un chlorella, es domāju, savienojums būs mega gards un vērtīgs.